Mūsu tēma šodien būs ēdiens un dzīvesveids, jeb vai mēs varam būt tādi mazie profesoriņi un censties pielāgot savu ikdienas ēdienkarti un produktu izvēli savam vecuma posmam, vai varbūt savam dzīvesveidam, kas mums visiem mēdz būt ļoti dažāds un atšķirīgs. Mēs jau zinām, ka viena atslēdziņa nederēs katram, un tieši tādēļ nav tādas zelta ēdienkartes, kas ļoti labi ietilps visos dzīves plānos un visās dzīves momentos. Tas, ko pavisam noteikti varu teikt, ka ir produkti un produktu grupas, kuriem ēdienkartē būtu jābūt. Bet ar ko mēs varam paspēlēties? Mēs varam paspēlēties ar proporcijām. Un ja mēs iemācāmies to darīt, mēs spējam gūt gan gana lielu enerģijas līmeni, gan pietiekamu spēku. Mēs varam nodrošināt to, lai mūsu smadzenes tiešām spēj darboties visu dienu un arī samazināt saslimšanu iespējamību. Jo kas ir interesanti, ja mēs paši jūtam, ka mēs sākam slimot biežāk, un visjūtīgākā sistēma ir augšējie elpceļi. Ja mēs tiešām slimojam vairāk kā 2-3 reizes gadā ar klepu, puņķiem, tādu saaugstēšanos momentiem, tad mēs pavisam droši varam teikt, ka kaut kas mūsu dzīvesveidā ir jāpamaina, jo mūsu ķermenis vienkārši netiek galā ar slodzi, stresu un visu pārējo, ko mums ikdiena sniedz. Tātad, kam noteikti būtu jābūt mūsu uzturu šķīvī? Ja mēs iedomājamies šķīvi, tad ļoti svarīgi, lai tur būtu pilngraudu produkti. Kāpēc pilngraudu produkti? Lai tie nebūtu pārstrādātie produkti, kas tātad mums dos gana daudz vitamīnus, minerālvielas, neļaus mums slimot, un kas ir pats svarīgākais moments, pilngraudi mums dod enerģiju. Tas nozīmē, ka, ja tas ir tāds sēdošs darbs ar tādu diezgan mērenu fizisko aktivitāti, tad uzturšķīvī būs gana labi, ja mēs izvēlēsimies saujiņu pilngraudu produktus. Ar to arī pietiks. Jo patiesībā kuņģis ir tukšā veidā ir tieši tik liels, kāda ir mūsu dūrīte. Tāpēc arī ir šī proporcija viena dūrīte. Parasti mēs ēdam vairāk. Vai tas ir vajadzīgs? Droši vien, ka nē, jo tās ir liekas kalorijas. Tātad dūrīt būs laba lieta. Ja mums ir liela fiziskā vai mentālā slodze, tātad smagas sapulces, lieli lēmumi vai varbūt treniņi, ogļhidrātus, ja pilngraudu produktus mēs liekam vairāk. Tātad tā vairs nebūs saujiņa, bet tas jau būs mazliet vairāk. Ja mēs iztēlamies, ka saujiņa varētu būt ceturdaļa šķīvja, tad šajā gadījumā tas būs nedaudz vairāk kā ceturdaļa šķīvja. Jo lielāka slodze, jo vairāk ēdienkartē ir jābūt graudaugiem. Kas ir ļoti svarīga lieta? Ja mums dienas beigās izteikti trūkst enerģijas, mēs esam izteikti noguruši, vai mums ļoti prasās vakarā saldumus vai treknus produktus, tad es uzreiz droši varu teikt, ka dienas laikā mums pietrūka graudi. Tātad, kāda tā situācija varētu būt realitātē? Piemēram, brokastīs apēdam gaļas gabaliņu, pusdienās apēdam ziltiņu ar salātiem, un vakarā mums ir izteikti pārēšanās epizode. Kāpēc? Jo graudu ēdienkartē nebija, bet slodze droši vien bija gana liela. Tātad tas ir tas galvenais moments, ko mēs varam ņemt vērā, ja mums pietrūks dienas beigās enerģijas, pietrūka graudi. Nākamā dienā liekam vairāk, tikai svarīgi, lai tie būtu pilngraudu produkti. Nākamā sadaļa šķīvī ir olbaltumvielu avoti. Kāpēc olbaltumi? Olbaltumi iedod mums sāta sajūtu, kas ir svarīgi. Viņi mums iedod spēku un palīdz darboties smadzenēm. Protams, olbaltumvielas mēs varam pamanīt arī vizuāli. Pieņemsim, ja pie manīm atnāk pacients un es redzu, ka ādas veselība, nagu veselība, veselība varbūt nebūtu tā labākā vai stiprākā, imunitāte krīt. Es pavisam droši varu teikt, ka trūkst ēdienkartē olbaltumvielas. Kā tas izskatās šķīvī? Ļoti laba proporcija ir šī mūsu dēlna,
kas arī varētu būt ceturdaļa šķīvis. Man ļoti patīk arī tas salīdzinājums ar spēļu kārti. Nu, ja mēs iztēlojamies, kāda izskatās spēļu kārtas, tā ir tā porcija, kura varētu būt. Ja kādam varbūt liekas vieglāks salīdzinājums ar sērkociņu kastītēm, tad tās varētu būt 3 sērkociņu kastītes, kas mums ēdienreizē piedāvā gana lielu olbaltumvielu daudzumu. Bet, kā zinām, aizejam papusdienot, piemēram, kādā kafejnīcā vai restorānā, mums var atnest pat 500 gramu gaļas, ja? Nu, kas tiešām būtu pārspīlēta, un tad ir tā smagā sajūta, nepatīkamā sajūta, kas ir par daudz. Nu, lūk, tātad sava plaukstiņa, olbaltumvielu, ar to arī varētu būt gana. Nu, tātad, kā jau iepriekš runājām, tā varētu būt gaļa, zivtiņa, oliņas, tātad dzīvnieku izcelsmes produkti būs tie, kas iedos mums to kvalitāti, kvalitatīvu olbaltumvielu, kas iedos visas neaizstājamās aminoskāpes, ja, lai stipra imunitāte, spēks un labi darbotos smadzenes, būtu enerģija un labs noskaņojums. Nu, un tad pēdējā sadaļa, kas mums ir jāliek, un patiesībā ar to sadaļu īstenībā vajadzētu sākt, tie ir dārzeņi. Nu, un tur tas, ko parasti iesaku es, ir vesels kārtīgs pusšķīvis dažādās krāsās. Ja mēs gribam būt ārsti paši sev, tad krāsas ir jāmiksē. Jo daba mums pasaka priekšā, caur krāsām, caur košumu, cik tad daudz tur ir to antioksidantu. Un jo košāks ir produkts, jo vairāk antioksidantu, tas nozīmē vairāk vitamīnu, mazāk saslimšanas, vairāk tāda vitalitāte un dzīvesprieks. Nu, lūk. Ja mēs padomājam, piemēram, ir problēmas ar sirdi un asinsvadiem, tad kas mums ir ļoti līdzīgs sirsniņai? Tomāts. Nu, ja mēs tā iedomājamies, priekškambari, kambari, ja, nu, ļoti tā vizuāli pielīdzināms produkts sirsniņai, un arī krāsa, asiņu tāda krāsa parāda par to, ka sirds asinsvadu veselībai ļoti labs un varētu būt, nu, piemēram, tomāts vai violetās krāsas, ja, tādas ļoti, ļoti spēcīgas un intensīvas. Mans ieteikums vienmēr šķīvī ir sakombinēt 3 dažādas krāsas, nu, kas tad arī sniedz gana lielu tādu antioksidantu klātbūtni. Un feini, ja varam pārbērt salātiņus ar sēkliņām vai pākšaugiem, iedodot vēl tādu papildus bonus. No kā būtu varbūt jāuzmanās? No mērcēm. Salāti, kas bagātināti ar ārkārtīgi daudz liela apjomu treknajām mērcēm, kas balstīti uz lielu piesātinātu tauku daudzumu. Ļoti bieži tur tiek iekļaut arī dažādi fritētie produkti, nu, piemēram, nevis vistas filējas gabaliņi, bet fritēti vistas filējas gabaliņi. Nu, lūk, un dažkārt tā situācija ir tāda, ka apēst salātus var būt pat kaloriju ziņā vai tauku ziņā neveselīgāk, kā apēst pat 3 burgerus. Tāpēc ļoti, ļoti svarīgi ir tiešām pievērst uzmanību, no kā tad šie salāti ir veidoti, jo ar mērcēm mēs varam sabojāt arī tādus ļoti labus un vērtīgus produktus un to miksiņu jeb miedarbību. Nu, lūk, tātad, ja esam sakombinējuši pušķīvi, dārzeņus, mums ir olbaltumvielas, mums ir graudaugi, šis ir tas sabalansētais moments. Tātad spēles mums notiek ar graudaugiem, ja trūkst enerģijas, pieliekam graudaugus klāt. Kas notiek tad, ja šķīvi mēs nesaporcionējam pareizi? Vislielākās un tādas populārākās lietas ir izteikts nogurums. Bet tā ir tā situācija, ka sēžam darbā, miegam ciet, nevaram sevi savākt. Situācija, kas neizbēgam liecina par to, ka ķermenim trūkst uzturvielas. Kā jau minēju, mēs sākam slimot. Tā ir otra aktuālākā lieta. Parādās dažāda veida sāpes. Saslimšanas, kroniskās slimības, esam aizgājuši uz treniņu un muskuļi sāp nevis 2-3 dienas, bet ilgāk nespējam no tā atbrīvoties. Un šīs te izteiktās tendences pēc emocionālās ēšanas. Tad ļoti gribas cukuru vai ļoti gribas taukus. Tās ir tie svarīgākie rādītāji, kas saka, ka kaut kas ar to uzturvielu proporciju nav kārtībā. Protams, mūsu ēdienkarti un arī mūsu šo te enerģiju un garstāvokli ietekmē arī dzīvesveids, kas tiešā veidā ir saistīts ar ēdienkarti. Jo, piemēram, ja cilvēks guļ mazāk par 8 stundām, šobrīd pētījumi saka, ka mums ir tiešām izmainīts izsalkuma un sāta hormons, kas ir leptīns un grelīns. Līdz ar to mēs pastiprināti nākamā dienā pēc negulētas nakts vairāk gribēsim cukurus un vairāk gribēsim taukus. Kāpēc? Jo cilvēkam nav enerģijas. Viņš nebija to atguvis nakts laikā.
Otra situācija, kas ir ļoti aktuāla, mēs nedzeram pietiekamu šķidruma apjomu. Pēdējās analīzes, ko esmu taisījusi, redzu ikdienā, ka šķidrums tiešām ievērojami trūkst. Tas redzams arī vizuāli. Ja, tātad kļūst sausāka āda, mēs izskatāmies vecāki, izskatāmies nogurušāki. Kas ir ļoti interesanti, ja cilvēkam trūkst šķidrums, ķermenis automātiski grib ēst taukus. Kāpēc tā? Jo šķeļoties olbaltumvielām, ogļhidrātiem un taukiem, visvairāk ūdens atbrīvojās tieši no taukiem. Tāpēc ķermenis neapzināti prasa mums treknu ēdienu. Tāpēc ļoti vajadzētu pievērst uzmanību, ka, hei, ja man gribas cukuru, kas ir noticis? Ja gribas cukuru, varbūt trūkst ogļhidrāti, vai varbūt tā ir emocionālā ēšana, es vēlos apēst kaut kādu savu nebūšanu vai slikto sajūtu. Savukārt, ja gribās taukus vai taukvielu avotus, iespējams, neesmu kārtīgi izgulējies vai arī neesmu kārtīgi padzēries. Līdz ar to viss mūsu dzīvesveids ir jāskatās tādā lielā un plašā kopainā, un tikai tad mēs spējam novērtēt situāciju. Ļoti populāra mūsdienās ir arī emocionālā ēšana. Kāpēc tas viss aizsākās jau agrā bērnībā, kad principā mēs mācamies apmierināt kaut kādu savu sajūtu ar ēdienu? Labs piemērs varētu būt, notiek kāda bēda, un mamma vai tētis mums pasniedz konču, un mēs jau saprotam, ka konfekte mums veido tādu labāku sajūtu un patiesībā visu atrisinam. Mūsdienu pārtikas industrija ļoti rūpējās par to, lai mēs no pārtikas produktiem gūtu tādu vairāk dopamīnu, vairāk serotonīnu, kas ir laimes hormons. Tas nozīmē, ka produkti tiek piesātināti ar gana lielu cukuru daudzumu. Šobrīd ir atrasta sakarība starp uzņemtajiem produktiem un pārtikas atkarību. Un izrādās, ja cilvēks grib gūt tādu labu sajūtu un tādu prieciņu no ēdiena, tad ēdienā ir jābūt pareizās proporcijās samiksētiem taukiem, cukuriem, nedaudz sālīša un kraukšķis. Tad, kad dabūnam visus šos momentus, tad cilvēks kļūst laimīgs. Un mūsdienās ir tā, ka nereti mēs ēdam nevis tāpēc, lai uzņemtu uzturvielas, jo mums kaut kas pietrūkst, bet mēs ēdam tāpēc, ka mums ir iekšēji kaut kāds caurums, tukšums, kaut kāda varbūt bēda vai pašvērtējumu problēmas. Dažkārt ļoti aktuāla lieta ir, ka cilvēki jūt to, ka viss krīt ārā no rokām un viņi nespēja uzņemties atbildību par savu dzīvi, un viņiem šķiet, ka ēdiens būs tas ir tas, ko es spēju kontrolēt. Līdz ar to mēs jūtamies diezgan priecīgi uzņemot maltīti un saņemam kaut kādas savas emocijas. Tāpēc tam, kam vajadzētu pievērst uzmanību, vai tiešām ēdot, mēs ēdam tāpēc, ka mēs gribam uzņemt uzturvielas, vai vienkārši mēs gribam sevi mierināt, sevi uzmundrināt, sevi iepriecināt, jo vidēji 80% no visiem produktiem, kas atrodam veikalu plauktos, ir pārstrādāti un ir mēķēti tieši uz to, lai mēs gūtu baudu, prieku, labsajūtu, bet, diemžēl, uzturvielas šajos produktos ir ārkārtīgi maz. Ja ikdienā guļam slikti, kas šobrīd ir ārkārtīgi populāra lieta, jo aizņemtāki esam, jo ļoti bieži tiekam vērtēti kā tādi labāki darbinieki un dažkārt pat labāki cilvēki. Kas ir tas, ko mēs varam darīt? Ļoti svarīgi ir saprast, kas ir tas iemesls, kāpēc mēs neesam kārtīgi izgulējušies. Vai mēs nevaram aizmigt, mums nepietiek gulēto stundu skaits, vai dažkārt problēma varētu būt arī sociālie tīkli, televizoru ekrāni, datori, tātad šī zilā gaisma, ko mēs skatāmies ekrānos, kas neļauj izstrādāties serotonīnam, un mēs teorētiski izguļam vajadzīgo stundu skaitu, bet miega kvalitāte nav bijusi tāda, lai mēs atjaunotos. To noteikti ir vērts ņemt vērā. Tas, ko mēs varam darīt,
tajā dienā, kad neesam kārtīgi izgulējušies, ir svarīgi pievērst tam uzmanību, nosaukt vārdos lietas. Nu, piemēram, es skaidri apzinos, ka es slikti gulēju, tāpēc man tagad šobrīd prasās vairāk tauks un cukurs. Ja mēs pasakam smadzenēm, kas ar mums notiek, mēs jau varam izdarīt kaut kādus mērķtiecīgus lēmumus, lai situāciju risinātu. Tajā brīdī ļoti svarīgi ir kārtīgi padzerties, jo tas iedod tonusu ķermenim. Vislabāk tās ir zaļās tējas, un patiesībā ļoti labi strādā arī mača tējas. Tiem, kas ir mača tējas, tādi piekritēji, tas varētu būt īstais moments. Ļoti labu tādu serotonīnu, jeb laimes prieka sajūtu mums iedod arī silti dzērieni, sevišķi vēsajā laikā. Tas varētu būt arī kakao dzēriens, ja, bet arī ļoti liela starpība, vai tas ir nopirktais gatavais dzēriens ar lielu cukuru, varbūt pat putu krējuma kārtiņu, sīrupiņu, vai tas tomēr ir tīrs smuks kakao, izvārīts pieniņā ar varbūt zemāku tauku saturu, ja tas ir nepieciešams. Un tas iedos tādu patīkamu tonus un patīkamu sajūtu, kad es esmu spējīgs to dienu turpināt. Šajā gadījumā arī ļoti laba lieta ir olbaltumvielas. Tātad tas varētu būt tas mirklis, kad mēs varam olbaltumvielas pielikt mazliet vairāk kā saujiņu, ja, vai mazliet vairāk kā plaukstas pamatnīti. Tas iedos vairāk tādu apmierinājumu sajūtu un tādu sācajūtu, piesātinājumu sajūtu. Nu, tās ir šīs divas svarīgās lietas, ar kurām mēs varam vērsties pret tādu izteiktu sagurumu. Kas tā tad ir olbaltumvielu avoti? Tie ir tīra smuka gaļiņa, tā ir zivtiņa, tā ir oliņa, tie varētu būt arī pākšaugi vai piena produkti. Tā ir tāda ļoti laba receptīte, kā tad rīkoties šādās situācijās. Ja mēs skatāmies uz šo ēdienkartes pielāgošanu vecumposmiem, tā formuliņa patiesībā ir ārkārtīgi vienkārši, jo, ja mēs skatāmies uz bērna uzturu šķīvi, viņš ir ļoti līdzīgs pieaugušā šķīvim, tikai mazāks. Mēs varam iztēloties kuņģi, vai ne? Pieaugušam cilvēkam kuņģis ir gana liels, bērniem šis kuņģītis ir krietni mazāks, bet proporcija, kas ir nepieciešama konkrētajām uzturvielām, paliek līdzīga. Tātad piemērojam tās pašas porcijas tikai mazākos apjomos. Bērnam, protams, ir svarīgi padarīt visu šo ēšanas procesu tādu patīkamu, priecīgāku, izvēlēties skaistākas krāsas, piemēram, kotletītēs piecet bietīti, lai viņi būtu rozā, princešu krāsā, meitenītēm. Ja mazliet paspēlēties ar ēdienu vai dārziņus, piedāvāt kaut kādās interesantās formās, jo bērni nemīlēs produktus piedzimstot. Bērni piedzimstot mīl tikai saldu. Tātad, ja sākam dot saldinātos dzērienus no bērnības, tad arī visu mūžu būs grūti no šī ieraduma atradināties. Saldinātie dzērieni ir vieni no lielākajiem enerģijas zagļiem, un kas vēl ir ļoti bēdīgi, vieni no lielākajiem aspektiem, kāpēc cilvēkiem un sevišķi bērniem pieaug liekais svars. Lielu cukuru daudzumu satur ne tikai saldinātie dzērieni. Tās mēdz būt arī sulas, tāpat arī saldinātie jogurti. Un tā ir gana liela bāža, jo sevišķi bērnībā tas ļoti ietekmē bērna enerģijas līmeni un bērna nervu sistēmu. Šie saldinātie produkti nebūs tie, kas bērniem dos tādu lielu enerģijas līmeni un palīdzēs būt priecīgiem un aktīviem. Pusauģu vecumā savukārt lielu uzsvaru ieteicams likt tieši uz olbaltumvielām, jo tas ir tas posms, kad notiek intensīvi augšanas procesi. Ļoti svarīgi ir pasakot līdzi tam, vai pusaudzis uzņem pietiekamu kalciju devu, jo, protams, tas ir tas laiks, kad nobriest mūsu kauli, muskuļi, un tad nosaka, cik mēs būsim spēcīgi un stipri nākotnē. Tātad šeit liels uzsvars varētu būt uz piena produktiem, gaļu, olām, zivīm, kas ir svarīgi šajā vecuma posmā neuzņemt šos apstrādātos produktus, rūpnieciski ražotos produktus, bet censties vairāk gatavot mājās, jo kvalitāte ir liela nozīme. Ja mēs aizpildīsim daļu no ēdienkartes ar pārstrādātiem produktiem,
kaut kas ēdienkartē trūkst, un bērns ļoti vēlēsies dzert saldinātos dzērienus, ēst pīcas, visādus kārumus, jo ķermenim pietrūkst. Tātad kvalitātei šeit ir lielākā nozīme un lielākais uzsvars. Tālāk savu uzturu šķīvi, ko jau izrunājām iepriekš, mēs kombinējam tādās skaistās proporcijās atkarībā no tā, kāds ir mūsu enerģijas līmenis. Tātad, jo vairāk treniņi, jo vairāk slodzes, jo vairāk papildinam ar pilngraudu produktiem. Savukārt vēlāk, kad esam sasnieguši jau tādus briedumu gadus, ļoti, ļoti svarīgi ir mazliet samazināt uzņemto kaloriju daudzumu, lai gan es gribēju uzsvērt, ka nemaz tik daudz šī vilmaiņa, kā ierasts runāt, nepalēlinās. Lielākā problēma tādā nopietnākā vecumā varētu būt tāda, ka mēs neesam tik fiziski aktīvi. Tas nozīmē, ka ļoti svarīga lieta ir pielikt klāt kustības, kaut vai lēnas pastaigas, tas ļoti labi strādās, lai mēs tiešām varam apēst gana lielas porcijas un gana garšīgas porcijas, jo, lai ķermenis strādātu labi, ir jābūt lielām porcijām, lai mēs gūtu baudas sajūtu, noteikti garšīgām un pilnvērtīgām. Tad jau arī šī veselība būs. Ļoti svarīgi šajā laikā ir rūpēties arī par mūsu muskuļu masu, jo dēļ šī fiziskā samazinājuma krīt muskuļu masa. Ko mēs varam dot no uztura pretī? Tās ir kvalitatīvas olbaltumvielas, un šeit atkal ir tās pašas spēles un rotaļas. Tātad liekam dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielas, gaļa, zivis, olas, piena produkti, pākšaugi un kombinējam graudaugus ar pākšaugiem kopā. Tad dabūsim kvalitāti, nodrošināsim stipru muskuļu masu, jo gados veciem cilvēkiem ļoti, ļoti svarīgi ir nezaudēt muskuļu masu, jo tas tiešā veidā ietekmē imunitāti, un ir liela iespēja saslimt ar kādām saslimšanām. Tātad ļoti svarīga lieta ir pielikt klāt arī gana lielu dārzeņu daudzumu, lai ir viegli optimāli sakos, lai šie dārzeņi būtu garšīgi, bet tie ir tie, kas mums dod vitamīnus, tātad mūsu dabīgās zāles. Tas, ko varētu pielikt klāt un kas varētu būt tāds ļoti mērķiecīgs moments, ir probiotikas. Tas nozīmē, ka mēs uzņemam raudzētos piena produktus, kas satur labās baktērijas, veicinot gremošanu, un tad arī uzlabojot imunitāti un kopējo veselību. Protams, arī saldumiem ir vieta mūsu ēdienkartē, jo patiesībā saldumi jau padara mūs priecīgus. Tas, ko šobrīd pētījumi saka, ķermenim nav vajadzīgi pievienotie cukuri. Bet dabīgi produktos esošie cukuri ir mums ļoti vērtīgi un ļoti pat nepieciešami. Tas, ko vienmēr iesaku, gatavot saldumus pašiem, pievienot medu, dažādiem keksiņiem, cepumiem vai taisīt dažādus žāvēto augļu, piemēram, dateļu sīrupus, vienkārši samaļot dateles kopā ar silto ūdentiņu vai pieblendējot banānus, aprikozes, tā padarot ēdienu tiešām tādu pilnīgāku, baudāmāku, un dodot mums arī vajadzīgo serotonīnu, laimes hormonu. Tāpēc gatavojam vairāk paši, un tad jau arī ķermenis būs ļoti pateicīgs un ļoti priecīgs un vesels.